Tagad robots ieraksta. Nu, Uh, super. jā, tad tu esi gatava? Gatavu. Labi, let's go. Go, let's do it. Sveicināti visi surf klubā. Mani sauc Jānis, un šodien mana saruna biedrene ir, varētu teikt, Latvijas ūdens sportu veterāna un daļā dzimuma pārstāve Santa Vēvera. Čau, Santa. Visiem čau. Sākumā es, tu jau zini, formātu uzjautāšu tev visādus personīgas dabas jautājumus, un pēc tam kaut ko specifiskāk. Izstāsti sākumā cilvēkiem, kāda ir tava pamatnodarbošanās? Pamatnodarbošanās ir arī saistīta nosacīt ar ūdens sportiem, jo principā tas ir, man DB Veikparka Liepājā. Es nezinu, varbūt cilvēki zina, varbūt nezina, ir bijuši Liepājā, nav bijuši Liepājā, bet karostā Latvija mazina, gan jau, ka zina. Tā ir ūdens krātuve Priežu tādā ielokā, principā Liepājā, jā, bet un tur mums ir gan veikparks, gan dažādi citu veidu izklaide uz ūdens, piemēram, stand-up, paddleboard, īre un tāpat tās arī kafejnīca un kempings. Tā kā vasarā, principā, ir ko darīt, un esmu diezgan busy iesprūdusi veikparkā Liepājā. Forši. Un tad izstāst, es aptuveni zinu, bet man liekas, ka varbūt, ka ne visu izstāst, kāds ir tavs pamata vai oriģinālais sporta veids? Tā kā, kas bija pašā sākumā, no kā varbūt No kura kaut kādā veidā aizskolies līdz surfam? Jā, tas ir super, man liekas, gari, bet nē, vispārībā viss sākās ar snowboard kaut kad super sen. Tas pirmais, ko es ļoti gribēju, par ekstrēmajiem sporta veidiem un dēļu sporta veidiem. Tam sekoja vēlāk kiteboards, kam savukārt sekoja wakeboards, bet paralēli vēl tai visā arī tika jau iesaistīts surfs. Un tad, principā, jā, tas manējais sporta veids, es teiktu, tas ir surfs. Jā. Un varbūt pastāst, kurā brīdī surfs tieši parādījās tajā apritē, kad bija pirmā reize, kad tu ar to saskāries vai paprovēji vai dabūji Reize izgaršot? vispār, kad es ar to saskāros, bija ļoti sen. Tas tā kā, jā, man pēc cilvēki jautā, cik gadus tu sērfoji? Ir baigi grūti atbildēt, cik gadus es sērfoju. Tas ir jautājums par to, cik gadus kā mēs sērfojam vai cik regulāri. Līdz ar to, jā, tad pirmo reizi vispār paprovēju. Tas bija Portugālē, Amado pludmalē, kopā ar vienu draugu. Mēs bijām surftripā, un tas bija 2002. gads, 3. gads. Un tā kā 20 gadus atpakaļ, jā. Visu, ko var izdarīt nepareizi, jo tajā meklī likās, ņemot snowboard par piemēru, vai arī tāpat tās kiteboards jau toreiz tika apgūts. Viss tika apgūts pašmācības ceļā, un tad respektīvi surfā likās, priekš kam tad tur kaut kam tērēt finanses un visu pārējo, kad, piemēram, ņemot kaut kādu instruktoru, taču tas būs easy. Provējam paši un ņemam un maucam. Un es atceros, kad tas draugs nopirka dēli, shortboardu, jo tikai tāds ielīd mašīnā tajā mirklī. Man liekas, ka 6.0 vai 6.2, ja nemaldos. Un super, vispār bez tilpums nekāds. Ap 20 litriem un varbūt bišķiņu virs. Un tā kā, jā, pilnīgi kaut kam citam paredzēts, varbūt lieliem bareliem. Tā mēs centāmies iemācīties ķert pirmos viļņus vai pirmās milzīgās megaputas, jo toreiz arī bija vēl milzīgs Amado, un tad arī mēs salauzām to dēli jau pirmajā dienā, un tur bija viss pilns komplekts.
purnu, tad mēs atradām, respektīvi, jā, arī pludmalē atradām, uzgājām cilvēkus, kas pazīst to šeiperu, kas to šeipos, tad mēs vedām un remontējām, un, nu jā, bet tā kā zināšanas nebija toreiz nekādas, un, nu, kā mācējām, tā mēs, kā māku, tā maunu, bet, kā likās toreiz pareizāk, tā mēs darījām, bet, protams, ka, nu, tur tā, reāli 3 dienas varbūt mēs bijām tajā tripā ūdenī tieši ar sērfu, jo tas arī bija kaits pa ceļam. Līdz ar to tas bija pirmie iespaidi un ne pareizākajā veidā. Bet, protams, kad adrenalīns bija un gribējās kaut ko provēt un likās, ka viss sanāks. Nu, nē, sērfā bišķi savādāk. Iet grūtāk. Jā. Es Nu. nezinu, kā tas izklausīsies gala rezultātā, bet es uzreiz atvainošos, ja ir dīvaina skaņa, jo mēs ar Santu sazvanamies caur internetu, jo Santa ir Portugālē un esam Rīgā. Jā, nu, 20 gadi diezgan ilgs laiks, tad noteikti arī esi daudz vis kaut kur sabijusi. Pastāst, kas varētu būt tāds varbūt eksotiskākās vietas, kur tu esi uzsērfojis. Vēl atejot atpakaļ tā kā pie tiem 20 gadiem, tad, teiksim, tas, ko es teicu, ja cilvēki parasti jautā par to, nu, cik tu ilgi sērfo. Nu, es neuzskatu to, ka tie 20 gadi atpakaļ būtu mans īsts sērfotā, kā, nu, sērfa aizsākums, jo, nu, tad vēlāk sekoja, es nezinu, nākošo reizi es atkal saskāros ar sērfu, tas bija 2006. gads, es dzīvoju tajā mirklī uz 3 mēnešiem bija aizbraukusi uz Tarifu, kur es tā kā vairāk vai mazāk biju dēļ kiteboarda, bet mazās foršās dienās, kad bija kaut kas sērfojams, tad es arī tad jau ar attiecīgi beginneru dēļiem, kas toreiz bija, protams, toreiz nebija nekādi softtopi vai vēl kas, toreiz bija BIK vai NSP, kas bija cietie dēļi. Un ar tādiem, jā, man vienkārši pazīstamam tur bija mājās tāda mētājās, tā kā viņš teica, jebkurā mirklī ņem, ej un centies kaut ko noķert. Arī pašmācībā, protams, es tur kaut ko centos laiku pa laikam pamācīties. Un toreiz arī bija tā, ka es pirmo vismaz savu tīro vilnu nobraucu, tas bija tieši Tarifā. Bet, jā, nu tas bija arī, nebija ļoti, tā kā, tas nebija baigi regulāri, bet reizēs, kad bija iespēja, tas to darīju. Un tad jau tālāk, es nezinu, tālāk tur kaut kādā mirklī sākās arī Latvijas sērfa scēna un pirmā Borcelv nometne, kad es atbraucu no Tarifas, kas bija meiteņu nometne, Alohas, kur mēs ar Renāru, tā kā es biju arī kā viens no instruktoriem, jo bija kaut kādas iemaņas jau vismaz gūtas, bet, nu tāda drīzāk pieredze. Ko mēs zinām par šajām meitenēm no Latvijas, kas arī interesējās par kaut ko tādu. Tā kā tas toreiz notika Bernātos Liepājā, ja nemaldos, un mēs braukājām visur apkārt. Jā, nu kā tā. Atpakaļ tavu jautājumu par to, kur es esmu pabijusi šajā laikā. Ir sanācis daudz, kur paceļot, ja mēs runājam, tad visur tie apkārt Eiropa, tad Maroka, tad tālāk eksotiskākas vietas varbūt Filipīnas, Maldīvas, Indonēzijas katrā surferu listē kaut kur iekļauta. Dienvidāfrika biju pagājušo ziemu un Salvadorā biju. Un, nu, tā, es nezinu tagad īsumā, lai es atcerētos. Nu, un, ja no tām visām vietām, nu, es parasti visiem prasu, nu, kur ir mīļākā vieta vai mīļākais vilnis? Nu, ja vat viena būtu jāizvēlās, ko tu labprāt katru dienu sērfot, kurš tas būtu? Labprāt, katru dienu sērfot Jeffries. Amazing vieta. Laba atbildi. Labs vilnis. Protams, vilnis, kas jārespektē un nav varbūt tik viegli, kā izskatās, vai arī, nu, tur tāds, jā, drīzāk par to, kā tu nokļūst līdz tam vilnim un kā tu nokļūst atpakaļ krastā jautājums.
jo ir rifs priekšā, ar ko ir jādīlo, gan ejot iekšā ūdenī, lai tiktu spīd nākot ārā. Bet tas vilnis ir vienkārši amazing. Jā. Man liekas, tas ir garākais vilnis, garākie viļņi manā mūžā, ko esmu ķērusi. Nu, Dienvidāfrika varētu būt, jā. 40 sekundes. Jā. Tas mans tāds tiešām labākie iespēja par to vilni. Jā. Un, nu, šo to jau tur stāstīja visāds foršs atgadījums, bet varbūt arī izstāst vēl kādu, varbūt visspilgtāko vai vistrakāko vai jautrāko kaut kādu ar sērfa atgadījumu. Nu, tad tas, es nezinu, varbūt arī to pašu Džefrijs, bet mēs varam, ja mēs runājam par trakāko vai vislabāko, es nezinu. Nu, tad Džeki parasti stāst par slīkšanu un vēl uz kaut ko, bet nav obligāti hardcores, var arī kaut ko fun. Par to, kad ir jārespektē arī tas vilnis, nav tikai tā, ka tu vienkārši ieej beachbreakā iekšā ūdenī un nu tik būs un ķers viļņus. Pirmkārt, protams, ja Džefrijs bez strādā, viņš strādā pie jau laba izmēra. Un tad jā, nu, tas, ko es tikko minēju, jau ir tas ienākšana vai nokļūšana līdz vilnim, ejot ūdenī, un iznākšana ārā, jo tur ir rifs priekšā. Un, respektīvi, ir tikai viens tā kā channels. Tas ir viens ieteicamais channels, pa kuru tu tiec iekšā, pa kuru tev jāuzsāk ir vispārībā ceļš, lai tu tiktu uz vilni padlotu. Un tad, respektīvi, nu, pie high tide varbūt high tide un low tide, protams, spēlē savu lomu, jo vai nu tas rifs ir zem ūdens, bet, nu, reāli tāpatās tur viņš ir ļoti nu, tā kā shallow vai sekls, un tu, nu, jābūt ļoti uzmanīgam. Un tāpatās arī nākot ārā, tev ir tikai viens kanāls, par kuru tu tā kā, nu, ir viens exits, bet principā to kanālu ļoti bieži izmanto. Un tev ir jāzina, kurā vietā viņš ir. Un labi, es zināju jau, es tā kā biju ar vienu lokālo pirmās reizes tur. Un tad, jā, man liekas, vienu reizi bija viena lokāla cilvēka tur, un otro reizi es tā kā biju pati jau pa sevi, un svels bija liels, un, respektīvi, superīgi sēdēju line-up, tiku iekšā, sēdēju line-upā, dabūju arī foršus viļņus un nobraucu savā mūžā pirmos garākos viļņus, ko jau es arī minēju pirms tam. Garām vēl laiku pa laikam, man liekas, 3 reizes tajā sesijā papeld delfīnu family ģimenītes, un tajā mirklī es, man liekas, wow, nu vienkārši amazing, nu kā var, nu kas, nu vienkārši nevar būt labāk. Un, jā, un tad ir man viens draugs, kurš vienmēr piemin tādu frāzi, what can possibly go wrong? tad, nu jā, tad bija tas, kad es biju aizķērusies ūdenī pa ilgu, jo bija jau high tides tuvojās ļoti strauji. Man liekas, arī tur tieši tās fāzes mēnesis un tā tālāk. Un tad, respektīvi, mirklī, kad es izdomāju padlot ārā, beigt sesiju, tad tā kā es arī paņemu vienu vilni, es nobraucu viņu, un tad es sāku skatīties, kurā vietā tas kanāls ir. Nu, es aptuveni pret krastu zinu, kur tā vieta ir, bet es to channelu īsti neredzu. Un Covid, bet, nu, īsti tu vairs nevar saprast, kas ir kas. Un es jau tā kā, nu, esmu pietuvojusies bišķiņu vēl trauma vai kā, un nepamanu setu aiz muguras vienā mirklī, ka man nāk virsū. Un, zin kā, haitaidā sets tev pienāk tiešām tuvu krastam un vienkārši lūst vilnis. Un tas vilnis nelūst šoreiz tā kā beach breakā pret smiltīm, bet viņš lūst pret rifu. Un tad man iesprūda līša, tā kā, nu, tā kā samiļ tas viens vilnis. Man iesprūst līša starp rifu kaut kur. Tajā es nesaprotu, nu, tā kā, nu, es cenšos izraut viņu ārā, bet man nesanāk izraut ārā, un tā pāriet viens vilnis pāri. Zem ūdens. Okay, beidzās vilnis, paiet garām. Es ievelku elpu, nākošais. Bet tajā mirklī es tā kā nesaprotu to, ka man ir, nu, tas līšs man vajag vienkārši noņemt nost, atbrīvot kāju. Viss. Brīvi, bet cenšos viņu izvilkt
ar tādu tad ar trešo viņu līšu vienkārši pārtrūka un deva uz krastu, arī pa rifu kaut kur viņš tur vēl skalojās. Ar mani, paldies Dievam, viss kārtībā arī. Bet, tad man sekoja viens čalis, tieši arī, kas nāca ārā, beidz sesiju, un tad viņš tur veiksmīgi aizpatuloja manējo dēli. Tātad man viss ir kārtībā. Un, jā, tā viņš man tur izglāba man inventāru vismaz pieredzīti, bet tāpēc saka, ir varbūt vilnis ir perfekts un vienkārši tā, kad amazing, bet tur ir vienkārši vietas, kas citreiz nav easy un kur ir jārespektē, kas tur notiek, ir jāzina, kas tur notiek, ko tu nevar vienkārši paņemt, ieskrīt iekšā ūdenī un rekuļu viļņi aiziet, let's go. Ir bišķiņ jāiedziļinās un jāizpēt un jāatbon, tā kā es pat jau pirms tam biju arī pastāstīju, kur kas tam notiek veids entrance un tā tālāk, bet rekā gadījās arī tā. Ar šādu pieredzi mēs varam mācīties un vienkārši turpmāk nepieļaut kaut kādas tādas kļūdas. Bet es gan zinu, arī tur daudzi tai channelā arī pro surferiem ir bijušas problēmas. Un ne tikai arī, gan pie tā entrance un exit abos divos variantos arī pro surferiem ir gadījies visādas ķibeles. Tā kā... Tas tāds, normāls reality check, es atzīšos, es īstenībā kādreiz darīju tā, kad arī, es nodarbībās, ka cilvēki bija jāved ārā jau uz line-up, es dažreiz viņus speciāli ievedu tā, lai viņus normāli samaļ. Protams, saprāt robežās, bet lai viņiem uzreiz bišķi pietāti pret visu to pasākumu, jo citreiz cilvēki bišķi pārāk brīvi uztver ūdeni un visus tos spēkus, kas tur ir. Pie varbūt mazāk šauslīgām lietām. Izstāst, kāds bija tavs pirmais surfa dēls? Jo, cik es sapratu, to, ko pieminēji, to tev čoms nopirka. Mums bija nopircis pirmais vispārībā saskarsmes surfa dēli, bet tad, tad, kad es atbraucu no Tarifas atgriezos, tad mēs sākām vispār. Es biju ap 6. gadu, mēs tā sākām vispār taustīties kopā ar Renāru par to, kas notiek, kurā vietā var surfot un tā tālāk. Un tad mēs, man liekas, ap kaut kādu 8. gadu mēs sākām Ziemeļmalā surfot. Un tad es nopirku mini Malibu 6-8. Kāds tur Betty, kaut kāda Betty bija. NSP, surf Betty. Surf Betty, ar puķītēm. Tas bija mans pirmais surfdēls, ar ko varēju vismaz kaut ko ķert tajā mirklī un saprast. Jā. Kaut kur ir rotē no rokas uz rokām vai ir izbeidzies? Es nezinu, es neesmu baigi redzējusi, bet gan jau, kad es domāju, ka vēl viņam jārotē. Viņi tikai neiznīcinām, ja viņus tā kā bišķi dažreiz saremontē. Cik tev šobrīd ir, cik tev dēļ šobrīd ir apritē? Vēlreiz lūdzu, man liekas, ka internets vai grautas. Jā. Es izmantošu šo mazo pārāvumu ierakstā, lai dot jums nelielu update par podcastu. Ierakstu diemžēl reti, bet es dīloju ar daudz visādām personīgām lietām pēdējā laikā. Otrs, nav arī tā, ka ir baigais feedbacks no klausītājiem. Statistika rāda vidēji 50-60 cilvēku noklausās katru ierakstu, bet komentāri ir 0. Ieteikumi ir 0, vēlmes netiek izpaustas vispār, līdz ar to motivācija ar tā nav baigi lielā ierakstīt. Un tad vēl par tehnisko daļu. Visticamāk, ka no janvāra es pārstāšu maksāt hosting servisu visos podcastu aplikācijās UTT, jo ir
tieši viens Patreon atbalstītājs, Rodžer, milzīgs tev paldies. Izdomāšu, kā tevi iepriecināt kaut kā. Bet ar tiem pāris eiro nevar nosegt ne hosting izmaksas, neko pārējo. Tā kā vienkārši, lai jūs zinat, kaut kad es rakstīšu vēl podkāstus, bet visticamāk viņi būs tikai YouTube, kurus tev var bez maksas likt sev atbilstoši ērtā laikā. Atpakaļ pie sarunas ar Santu. Now recording, let's Tā. go. Jā, robots atdzīvojas. Tā, tikām par dēļiem, noskaidrojām. Ok, tad pastāstī, kas varētu būt tavs surfa idols vai iedvesmas avots, nu, kāds, ko tu uzskati par labu etalonu. Tagad mēs runājam par pasauli. Nu, varbūt arī par Latviju, kur kas iespēdojas. Nē, es man tā kā Metmejola. Man ļoti patika. Man likās baigi labais braucējs. Un man ļoti patika līdz. Šobrīd baigi grūti teikt. Tā, man ir daudzi Jagodora. Man patīk. Jā, viņš brauc, viņa stils. Protams, Filipa arī kā sērfo. Jā, es tagad apjuku. Kokoho. Nē, tas viss normāli. Parasti cilvēki bieži maina viedokļus, nu, gaumas mainās ik pa laikam un vēl kaut ko tad beig grūti. Šitais parasti mulcina, bet ir interesanti, jo katrs nosauc savādākus vārdus. Tā kā. Jā. Es saku, vienbrīd, jā, man tāds Jagodora, man liekas, baigi forši process. Labu stilu un vērts viņam pasakot līdzi. Ok, tad vēl pāris super īsie triecieni jautājumi un tad pie lielās, nu, labi, lielās lietas, wow. Lietām, jā. Okay. Mīļākā filma nav obligāti surf saistīta, vienkārši all time. Nu, Point Breaks jau noteikti. No bērnības. Vecais vai jaunais? Nu, tad vecais. Vecais no bērnības varēja skatīties. Un bija dažas filmas, ko es varēju skatīties Netīrās Dejas, Point Breaku. Es kaut ko nenosaukšu listē, aizmirsu. Bet bija tādas, jā, 3, nezinu, vai no ar Patriks Veizī, vai no ar Tomu Krūzi. Par skatījos, vienkārši viņas varēja maukt riņķi. Bija beig daudz izvēles. Un, jā, Reiks. Mūzika mīļākā, nu vai ko visbiežāk klausies, vai ko šobrīd vairāk klausies? Uzreiz lēc prātā Foo Fighters. It's a Stone Age. Jū. Un ēdiens? Meksikāņi. Es tieši vakar sev pagatavoju vakariņas garšīgas, tā kā čili con carne, bet burrito veidā vai takos veidā. Ok, un tad vēl cilvēks, vai varbūt, nezinu, cilvēku grupiņa, ar ko Es varu mainīt savas domas? Labi, atļaušu, jā. Tikko biju Spānijā, un ja mēs runājam par Spāniju, mans mīļākais ēdiens ir tamburiņas. Kas tas tāds ir? Visiem pagaršot. Tā kā, man liekas, ka tās latviski vispār tās skatās jūras ķemītes uz tā gliemeža tādas. Bet viņas tā kā pagatavo svaigas uz gliemeža, un tur tas pats tā ķemīte, kas izstās tā kā tāds maziņš dzīvnieciņš uz tā gliemeža, un tad tas ir pagatavots, jā, ķiploku tādā eļļas, nu jā, es nezinu, tā kā cepts ķiploku eļļā,
un ļoti, ļoti garšīgas. Visiem iesaku notestēt noteikti, ja sanāk būt Spānijas ziemeļos, Galīsijā. Tāpat Astūrijas un Kantabrijā arī var dabūt, un arī Baskos var dabūt, tā kā, jā. Bet vispēc nāk no Galīsijas. Ok, tamburiņas. Jā. Bija viens trips, kur es pirmo reizi pagaršoju viņas ar spāņu draugiem. Un tad es vairāk ejot uz restorānu, bija galvenais, lai restorānā ir tas ēdiens. Ja nē, tad es neiešu, tas tur nepalikšu. Un tad man smējās, kad man jau sāk saukt par tamburiņa girl. Tā kā, jā. Jā. Ok. Nu, un tad, jā, kā es teicu, cilvēks vai varbūt cilvēku grupiņa, ar ko tu vienmēr būtu gatavu aizbraukt uzsērfot. Nu, tā kā best surf buddies. Šitas arī ir grūts. Tu zini to, ka es ļoti bieži braucu viena pati surftripos. Arī šobrīd es esmu surftripā un es esmu vienītī šeit. Bet, protams, ka tas laiks attiek kādus draugus ceļam. No tripiem vai kā, vai kaut kur sapazītus. Tad tas varētu būt, jā, viens no spāņu čaļiem, viens no spāņu draugiem, ar kuru es arī laiku pa laikam kaut kur tiekos uz Viļņu vai pirms Viļņu, un tad mēs braucam kopā pa ceļojumu, tad atkal katrs savu ceļu. Tā kā, jā, Arturo. Jā. Ok, un tad tagad es sākušu uzdot jautājumus specifiski, ko tu varētu atbildēt, man liekas. Man visu laiku Nu, labi. ir sarunu biedri, ir visu laiku džeki. Un viss ir no vīriešu perspektīvas. Un, tad es gribētu pajautāt, kā ir būt sievietei surferei? Man negribās teikt, ka vīrieši dominē tā sporta veidā, bet, nu, lai tā politkorektāk, tad tā. Nē, zini, man liekas, ka ir ļoti forši, kāpēc gan ne, un es ļoti izbaudu šo pasākumu. Bet arī šobrīd, man liekas, arī tas sieviešu sērfa līmenis ir nenormāli audzis, tā kā pasaules līmenī skatoties. Un jā, nu, man liekas, viss ir kārtībā būt sievietei un sērfot un būt respektētai ūdenī un jā, darīt to, ko sirds vēlās. Nu, jā, laikam gan sports, gan sabiedrība bišķi ir izaugus, bet es vienalga, nu, ārzemēs gan vairāk, bet esmu redzējis bieži vien visādi neforšu uzvedību no pretējā dzimuma puses. Ir sanācis saskarties ar kaut ko tādu, kad džeki vai, nu, teiksim, nu, tur mēģina sist kantu ūdenī vai krastā vai kaut ko tādu, vai arī tieši otrādi brutāli pedlo iekšā, ņem nost viļņus un tā kā neciena. Tas jāatkārto, ja tur atkal kaut kur sāk bišķiņ raustīties. Tu domā apcelt meitenes kaut kādā veidā? Nu, restīvi, parasti ir nu, divas reakcijas džekiem. Viena ir, kad izmanto spēku un vispārējo priekšrocību, un meitenēm vienkārši ņem nost viļņus un nelaiž pie sērfošanas. Otrs ir atkal, kad nu, visu laiku pedlu apkārt, tur mēģina uzaicināt uz randiņu, sit kantu un vēl uz kaut ko, un tādā veidā iespējams, kad traucē. Kā ir ar tām lietām? Es dzirdēju un sapratu par to, kad pielieto spēku un ņem visu laiku nost, nu ne spēku kā fizisku spēku, bet nu, tādā ziņā, ka visu laiku tu tā kā nedod viļņus un tādu variantu. Par to, jūt, zin kā, nu manā keisā ir tā, ka jebkurā gadījumā esot ūdenī, ir jāparāda, kas tu esi. Atšķirīgs arī, protams, no spota, kurā tu atrodies, bet tev ir jāparāda arī no tavas, teiksim, no tava attitūda vai no sevis, kad tev ir jārespektē. Ja tu būsi ūdenī, es nezinu, sākumā jau, nu viens ir tas, ka tu pati arī kā sieviete
nemācējis, piemēram, uzvesties vai tur, nezinu, tikko iepadlojot lainapā, uzreiz griezīsies pret pirmo vilni, uzreiz ņems kaut vai tur jau, piemēram, tas ir point breaks, un tur sēž 10 cilvēki, kas gaida savu kārtu. Sievietes. Nesadzirdēju to pēdējo daļu, ka noraustījās. Ja tu esi spotā, kas ir point breaks, un tev Jā. cilvēki ir 10 priekšā, kas sēž cītīgi un gaida savu vilni, un tu tagad iepadlos iekšā un domās, ka tu drīkst ņemt pirmo vilni, uzreiz griezties riņķī un ņemt un sēfot. Protams, ka tev centīsies cilvēki iziet no tā potu. Neatkarīgi. Otrs par kaut kādiem parastiem beach breakiem runājot, vienkāršākiem. Arī, piemēram, man liekas, tev vienmēr ar savējo attieksmi tev ir jāparāda, teiksim, kas tu esi, un lai cilvēki tev cienītu un respektētu. Un lai cilvēki tev, tā kā, kur viņi iet uz vilni, jā, viņi to ņems, vai, tā kā, lai, vienkārši ierādīt vietu. Jo, piemēram, arī Maldīvās man ir bijis, kad es tikko arī sāku sērfu sesiju. Es nezinu, tur noķerusi 3-4 viļņus. Skatos, piebrauc lielā laiva, izlec ārā 20 brazīļi. Un tur ir arī tikai point breaks. Saproti, vai tev ir dimbā, tev beidzās sērfu sesija tikko pēc tiem 3 viļņiem tevējiem. Vai man ir jāparāda, kas es esmu, ko es varu, lai man respektētu. Un vēl jau tu saproti to, ka, ja viņi šodien ir šeit, viņi arī būs visu nākošo turpmāko nedēļu. Viņi ir atbraukuši tur tripā. Un tā kā nāksies vēl satikties. Un tad, jā, tev ir vienkārši jāierāda vieta, jāparāda, kas tu esi. No labākās puses, protams, lai tev respektētu un lai tev, ja tu esi gatavs ņemt tajā mirklī vai gatavs ņemt tajā mirklī vilni, kad cilvēki respektē un arī tev neiedrupos iekšā vai arī iedos to vilni. Tā kā. Dzirdi? Jā. Es vienkārši... Arī es tev pārjautāju, jo kaut kādu pauzi, jā. Jā, man liekas, pāris sekundes, kamēr aiziet skaņa. Savādāk tu jautāji par to kaut kādu kānu sišanu vai tā kā piesist kānu kā meķeri? Jā, es esmu vienkārši ārzemēs ļoti daudz tādus gadījumus redzējis, esot ūdenī, un vienkārši es gribēju tādu first hand experience dzirdēt, cik bieži tas tiešām gadās, jo varbūt, kad vienkārši ir kāds, kam baigi neveicās, un kāds, kam veicās vairāk. Viņa atkal raustās, pusdzird, pusnedzird, ko tu saki. Bet, zini kā, es nezinu, man kaut kā baigi vai es esmu baigi fokus uz to, kad es sērfoju, un es zinu to, ka es arī esmu super nopietni tā kā lainapā. Un tad, acīm redzot, čeļi baigi nenāk klāt un nepadlo, un tur nekoķetē. Viņi vienkārši zina to, ka es tur esmu kaut ko darīt un sērfot un tā. Un tad man mazāk liek mierā no tāda viedokļa skatoties. Restīvi, ja es varu atļauties pārfrāzēt, tad, teiksim, varētu ieteikt dāmām, kas šaubās, ko un kā darīt, kad tavos vārdos parādīt savu attieksmi un nolūkus ar darbiem. Tieši tā. Ok. Tad otra lieta, ko es gribēju uzjautāt, bija diezgan liels notikums, bet globāli tev ir liela pieredze ar visādu veidu sacensībām, vai ne? Nē, bet ar kaut kādām, jā. Jā. Labi, par sērfu.
cik daudz tu esi piedalījies surf sacensībās? Arī to domāju par kaut kādām, jā, tieši runājot par surfu, jo savādāk man ir bijusi pieredze ar visādu veidu sacensībām arī, ne tikai surfā, bet arī wakeboardā un snowboardā un UTT, kiteboardā. Bet, jā, surfs, esmu tā kā Baltijas līmenī piedalījusies sacensībās, Lietuvas čempionātā, Latvijas čempionātā, Latvijā vienkārši sacensībās, kas bija Boards LV sacensības. Runāt, un tad, jā, pagājušo pavasari vai vasaras sākumā pārstāvēju Latviju pasaules čempionātā, kas ir World Surfing Games. Sacensības, kas notiks El Salvadorā. Un, nu, labi, teiksim par Baltiju, nu, plus mīnus, laikam cilvēkiem iespējas ir, jo nu, var aizbraukt arī no malas kāds pastīties vēl uz kaut ko, bet pastāstīja par World Surf Games, kā tur bija. Nu, tīrot no tāda Baltijas background aizbraukt. Jā, tā bija pieredze. Tā bija noteikti pieredze, kuru nevarēs aizmirst, un kas noteikti tikai vienīgi nāk pa labu. Jā, nu tās ir sacensības, kurās mēs šobrīd runājam gan par pasaules elites braucējiem, kas piedalās sacensībās, gan arī pārstāvētas, respektīvi tiek pārstāvēta visu pasauli vairāk vai mazāk. Un tā kā vairāk nekā mazāk. Un līdz ar to arī braucēju līmeņi ir dažādi. Kaut gan, es teiktu, tas pārsvarā tas braucēju līmenis ir nevis tā kā uz leju un švaks, bet ir ļoti augsts līmenis. Teiksim, ja mēs tagad domājam, reku tā valsts nebrauc, tā valsts, tur taču nav okeāns, vai viņi, ko tu viņi tur dara. Bet, piemēram, ņemsim Šveices izlasi. Es tieši gribēju teikt Šveici. Pārsvarā viņi visi dzīvo Hosegorā, trenējās katru dienu. Tā, kad arī uz treniņu nometnēm brauc regulāri. Brauc, nezinu, tev atbrauc tīms, viņiem ir savs coach, savs fizioterapeits, respektīvi pilns package. Jā, tas ir nopietni. Tas nav tā, kad vienkārši mēs atbraucām Šveici pārstāvēt pasaules čempionātā. Un tas līmenis arī ir, jo viņi vienkārši jau tie braucēji, kas tur brauc, viņi brauc jau no bērnu kājas un viņi surfo no bērnu kājas. Un tās, piemēram, Vācijas izlases arī tikko tieši redzēju vienu postu, kur Vācijas izlases laik trenē visu izlasi trenē franču treneris. Viņiem pārsvarā visu laiku nometnes notiek Francijā, bet tikko viņi jau bija Portoriko, notiksies nākamās sacensības, un Portoriko jau, lai trenētos nākošām sacensībām, nākošam World Surfing Games, kas būs jau februāra beigās. Jā, tā, un tas līmenis, protams, kad viņš ir augsts, un ja cilvēki, teiksim, jā, tāpatās, ko es vēl varētu minēt, Nīderlanda. Nīderlandes tīms arī lielāko daļu viņi nedzīvo Nīderlandē, viņi dzīvo pie okeāna. Viena no, kas tur arī piedalījās, viņi ir uzaugusi praktiski gan vienā no Karību salām, bet, surf regulāri un jā, līmenis ir, un ja mēs iedomājamies to, ka tā jau maziņa valsts, viņi tur nesurfo, viņi surfo. Kaut kā tā, bet pieredze ir laba, un arī ar man sanāca sapazīties ar Spāņu visu tīmu, un redzēt viņu pieredzi, vienkārši izjust to visu uz kā tas notiekās. Tāpēc arī ar Šveices tīmu. Jā,
Mēs bojām vienā mājā, līdz to es biju super priecīga šīs divas komandas vienkārši arī sajust tūmā un saprast, kā realitātē notiek, teiksim, viņa ikdienu un tas gars. Varbūt izstāsti, kā tu vispār nonāci līdz šīm sacensībām, kā tu izdomāji mēģināt piedalīties un kā tu visu to saorganizēji, lai tiktu līdz turienei? Jo viņi bija pirmie, kas no Baltijas tur kaut kas bišķiņ slēdzās. It kā dzird. Bērns? Halo? Jā? Halo? Es esmu tepatās, bet vai tu esi tur patās? Esmu. Jautājumu. Tātad es saku, kad ir pirmām kārtām jau ir jāsaka liels paldies. Nu, tā kā, kāpēc es izdomāju, jāsaka paldies lietuviešu mūsu brāļiem, jo viņi bija pirms pārstāvēja savu valsti World Surfing Games gadu iepriekš. Jā, man liekas, bija. Jā. Un tajā mirklī, protams, ka man likās, kāpēc, ko mēs te sēžam mājās un kāpēc mēs nepiedalāmies un kāpēc varbūt kāds ko gudri saka. Tā kā tikai par to, ka, salīdzina ar Bobiju, Jamaikas komandu un bla, 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 bet man tas galīgi likās, ka tur būtu kaut kas jākritizē. Es tikai tajā mirklī gribēju teikt uzslavas viņiem un to arī teicu. Un viņi man bija kā piemērs, kāpēc neizmantot šādu izdevību un kāpēc nepiedalīties. Jā, tas arī bija tas atspērienu punkts, kāpēc izdomāju piedalīties un vēl aprunājoties ar lietuviešu pieredzi, ar Grimantas, kā viņiem tur viss bija. Protams, kad mans sportiskais gars teica, jā, obligāti ir jābrauc. Tā kā tas bija mans ceļš kaut kā, kāpēc es izdomāju. Un pat tā nokļūšana, dalība, to visu pat uz sevi ņēma? Nē, man šī mirklī palīdzēja. Vai tur uz nokļūšanu tas vispārībā bija super... Mums bija super. Es jau tā kā pēdējā mirkļā vispārībā ielikšana kaut kādā vilcienā, jo es it kā jau pirms tam, jau pagājušo ziemu laicīgi sāku runāt ar Latvijas Surf federāciju, konkrēti ar Normundu, un teicu par savām kaut kādām vēlmēm par to, ka es gribētu piedalīties, zinot to, ka lietuvieši piedalījās gadu iepriekš. Un tā arī, pirms Ziemassvētkiem tā saruna izbeidzās, un bija runa par to, ka skatīsies kāds tur, es nezinu vispār par budžetu nākošo gadu, kas ko kā. Es saku, bet neatkarīgi no budžeta, es gribu vienkārši braukt. Es gribu piedalīties sacensībās. Jā. Un tad, kur nākot jau, ja gadu iepriekš bija sacensības rudenī, tad es arī visu laiku kaut kā domāju, rudenī. Un es pat neiebraucu, neiečekoju, kad tad īstās sacensības ir. Un tas bija tieši Dienvidāfrikā, atbraukus tikko atpakaļ. Un atceros to, ka man gribas kaut kādu postu no Dienvidāfrikas, un viņš man tur atraksta, Klau, kā tad ar World Surfing Games brauc vai kā? Un es pagaidīju. Paskatos, kad ir tās sacensības, un viņas ir tūlītās. Tad bija tūlītās ātri viss jāorganizē un jāpiesaka un tā tālāk. Es, protams, atkal zvanīju Normundam un jautāju Latvijas federācijai un jautāju, kas ko kā. Un tad, kad es gribu ļoti tikt un vienalga ņemot uz kā, visas izmaksas, vienkārši es gribu piedalīties. Bet beigās salikās, kad, pirmkārtām mani atbalstīja Liepājas dome,
kā Liepājas sporta pārvalde kaut kādu daļu sedza un kaut kādu daļu arī finansējumu sedza Latvijas Olimpiskā komiteja, jo arī tur varēja kādu naudiņu dabūt. Šogad, jā. Tas gan bišķiņ savādāks viss process, un kad viss būs uz savu finansējumu, bet pagājušo gadu, jā, viss zvaigznes kaut kā saslēdzās un veiksmīgi pēdējā mirklī ielecu vilcienā un nokļuvu Salvadorā. Ļoti labi. Jā, tas bija amazing. Varbūt izstāsti, vai tu kaut kā speciāli trenējies, gatavojies tam visam psiholoģiski, fiziski? To es arī par to Salvadoru gribēju, par tās sacensībām kā tādām un par to, ko varbūt latvieši tur smīnēja par sākumā par lietuviešiem. Gan jau par mani arī, es nezinu kā. Bet par to salīdzinājumu ar bobsleju komandu. Kur mēs paši, piemēram, nenovērtējam, ja, par to, es nezinu, jā, bet vai pasmīnam par to, ko kāds dara, bet tai pašā laikā, piemēram, lielvalstis, kas ir tāpat Spānija, kas ir Eiropā viena no stiprākajām nācijām sērfā, viņi tikai vienīgi apbrīnoja un teica uzslavas par to, un viņu acīs tas ir svarīgi, kad jaunās valstis parādās, kad jaunās valstis piesaka sevi. Neatkarīgi no tā, kāds ir līmenis, bet kad piesaka to, ka mēs arī kaut ko daram sērfā un ka mēs tādi esam, ka mēs vienalga sērfojam Baltijas jūrā vai mēs sērfojam, Indijas okeānā, pilnīgi vienalga, bet mēs kaut ko daram. Un viņi tā kā nenosoda un nesmējās par mums. Un viņi apbrīno, labi, es vēl tur biju atsevišķi gadījums, kas, kā es minēju, ja, komandām ir, parasti komandas vienalga, vai tu esi viens sportists vai kas, bet tev ir pavadošais personāls kaut kāds. Tad šī mirklī, jā, man bija vismaz kaut kāds finansiāls atbalsts, bet es biju viena pati. Un tas bija tas bišķiņ tā kā trakākais tur nokļūt vienai, un tev nav neviena, tā kā, kas tev, zin kā, aizmuguras nav. Un kas tev palīdzētu, vai vienalga tev gan emocionāli, fiziski, garīgi, vienalga kā, bet kaut kā bišķiņ tā kā, zin kā, pieturētu pie zemes un tā kā dot tev kaut kādu pušu, nezinu, tādu. Respektīvi, būtu labs un palīdzētu kaut kādā mirklī. Un piemēram, tai pašai Spānijas komandai labi tā ir, kā jūs minēju, viņi ir lielvalsts, bet tur katram sportistam ir savs treneris līdzi, ko arī valsts apmaksā. Protams, tev arī viss brauciens tiek apmaksāts, dzīvošana, viss tur tiek apmaksāts. Tad tas savs treneris ir katram sportistam. Vēl viņiem ir fizioterapeits, vēl viņiem ir kaut kāds video coach, vēl viņiem pat bija savu mēdī līdzi, atsevišķi, kas speciāli brauca. Tīri, jā, kaut līdz sacensībām un intervēt visus. Respektīvi, viņi bija tīms, viņiem bija, man liekas, cilvēkiem ieskaitot, 6 cilvēku vēl komandā. 6. Katram savs treneris, plus vēl tur sanāca vairāk tas paši pat komanda, ko jūs minēju. Bet jā, bet tas, ko es gribēju teikt, viņi apbrīno, kur arī šādas mazās valstis un to, ka mēs gribam sev parādīt, un viņi uzskata to tikai un vienīgi par bonusu, nevis par kaut kādu, jā, viņa attieksme ir pozitīva pret mūsu rīcību, tā kā. Man ir ļoti līdzīgs viedoklis. Es uzskatu, ka, ja ir tāda iespēja, ka to ir obligāti jādara, un man liekas, ka vislielākais ieguldījums no tavas puses ir tas, ka varbūt, ka tu iespēdosi vairāk meitenes un dāmas uzsākt šo sportu un būt mazāk kautrīgām. Jā, es tā ceru, un arī es ceru, ka arī čaļus es kaut kādā mirklī arī iespaidošu pozitīvi, lai arī kaut ko rādītu čaļi, jo tas ir arī diezgan īpašs gadījums, jo es
parasti ir, zin kā, čaļi aizbrauc pārstāvēt valsts un varbūt meitenes pietrūks, bet mums nav čaļi, kas pārstāv. Un arī, diemžēl, es nezinu, vai būs nākošajās World Surfing Games kāds čalis gatavs kaut ko darīt un braukt un pārstāvēt Latviju, kas ir diezgan žēl, kad ir tāda situācija. Es ļoti labprāt, es ceru, ka kāds man dzird un kāds saņemsies, jo mūsu gadījumā Latvijā neizskatās, ka būtu kāda interese. Tā kā es esmu runājis personīgi ar dažiem Latvijas vadošajiem surferiem, bet īsti neparādās šis te, varbūt citu reizi jā, bet šobrīd nav tāds darām. Diemžēl. Jo man liekas, ka ja braucam, mēs arī ceļam to sportu citā līmenī bišķiņu un attīstam un kaut kā iedrošinam jaunos un, respektīvi, mēs vienkārši attīstam šo sporta veidu un popularizējam un mēs nerunājam tagad konkrēti par sērfu kā ceļojuma gala mērķi, kur mēs aizbraucam pasauļoties un tad mēs uzsērfojam varbūt šad tad, kad ir smuks vilnītis, paslīdam pa vilnīti, bet mēs runājam konkrēti jau par vairāk sportiska līmeņa sērfu, kur tiešām, kur cilvēki brauc un trenējās, un tāpat tās arī citas komandas ir, ko es jau minēju iepriekš, kas trenējās, tāpat tās tikko arī ar Ukraiņu puišiem bija ūdenī kopā šodien, un vēl satikt treniņā, un Ukraiņu komanda vispār viņiem nav okeāna, un viņi trenējās pārsvarā visi Portugālē, un viņiem čempionāts notiek Portugālē, un viens ir pat čempionāts, otrs vēl ir kvalifikācija priekš World Surfing Games, ko viņi taisa atsevišķu sacensības un pasākumu. Un ceļi arī, man liekas, ļoti, ļoti apcami. Ukraiņi Tā vispār ir vienīgā forši. valsts. Jā. Daudz esmu mācījis Ukraiņus, kā instruktors arī surfēs ar Ukraiņiem kopā. Labi surfa. Viņi arī nav tādi. Un viņi iet uz kaut kādu mērķi un uz kaut kādu izaugsmi, un kas ir ļoti forši. Tāpat tās arī lietuvieši, viņi arī brauc surfo, ņem savus coachus. Tas, ko es arī daru, ko tu jau jautāji man jautājumu pēdējo, un es vēl neesmu tikus līdz viņam, lai atbildētu, kad es arī cenšos sevi kaut kādā fiziskā formā uzturēt, es cenšos maksimāli būt ūdenī tagad, arī tāpat es arī pagājušo gadu visu rudeni, jo es esmu jau, principā 3 mēnešus, 2,5 mēnešus prom no mājām, lai maksimāli sērfotu, cik vien iespējams, un trenētos. Un, lai kaut kā attīstītu savu skilu un lai būtu gatava, lai sagatavotos varbūt nākošajām sacensībām. Arī, protams, protams, arī jābūt uz vietas tur un jāizprot tas vilnis, tāpēc arī uz El Salvadoru es braucu ātrāk, lai izprastu to, kas tur notiek, lai iepazītu to beach break, to vilni. Kā mēs zinām, ir vienkārši jāpierod pie apstākļiem, un katrs vilnis ir savādāks UTT, bet arī vienkārši treniņš kā tāds ir maksimāli daudz jābūt ūdenī un ir jātrenējās. Un tas, kas ir ieteicams, protams, kad vajag pats nevar būt savu coach, ir jāņem coach. Kaut kādu izaugsmu sportisku. Tā, es skatos pulksnī, es diezgan ilgi tevi esmu aizturējis. Es varētu tad vēl pēdējo lietu uzjautāt, kas man liekas varētu būt diezgan vērtīga. Dzird mani? Jā, es te dzirdu. Yes. Restīvi, ko es gribēju uzjautāt, ir tavs viedoklis par tieši sieviešu komūnu surfa
komūnu Latvijā vai ko tādu. Jo es esmu vairākas reizes mēģinājis kaut kā palīdzēt tam kaut kā uzrasties vai attīstīties tālāk, bet lielākā daļa dāmas baigi kūtrās un kautrīgās. Un es nezinu, varbūt tagad pēdējos gados bišķi pamainījies, bet kā mēs varētu, varbūt tu varētu ieteikt kaut ko tieši meitenēm un dāmām, kā vieglāk iekļauties tajā visā, kā to uzsākt, vai kā, nezinu, savākties kopā, braukt sērfot, lai nebūtu atkarīgām no džekiem un no citiem faktoriem. Baigi, jā, es tā baigi, kur es baigajās komunās neesmu, ne pie čaļiem, ne pie meitenēm, nekur es esmu pat pa sevi visu laiku kaut kur, bet man liekas, ka pirmais jau ir tāpat, viss jau sākas ar tavu iekšējo vēlmi kaut ko darīt, un sērfot vai nesērfot, un ja ir kaut kāda vēlme, tad vienkārši jāiet uz to, ko tu gribi izdarīt, un nevajag apstāties pie kaut kādām, es nezinu, tur mazām nebūšanām, vai ko viņi domās, vai ko viņi kas ko kā. Tur, vienkārši ir jādara to, ko gribās darīt. Jā, varbūt ir tēma jautājumi par to, ka meitenēm vajag kaut kādas atsevišķas pasākums taisīt kopā. Man nav ne jausmas. Bet ir jau ir kaut kādas meitenes, kas kaut ko dara un kaut ko sērfo. Es gan daudz godīgi nezinu. Esmu lietas kursā un varbūt vajadzētu bišķiņ vairāk arī zināt, bet es vairāk cenšos arī pati sērfot ne Latvijā. Tas saprotams, jā. Jā, tas Latvijas sērfs bišķiņ paliek otrā plānā. Un tāpēc es atvainojos meitenēm, bet es vienkārši daudz nezinu, varbūt. Ir meitenes, kas sērfo un kas kaut ko dara, vienkārši kādā līmenī, kur mēs gribam nonākt ar to. Jā, bet nevajag skautrēties, vajag iet un darīt. Tā, iet, ņemt un darīt. Ja gribēs, tad vajag darīt. Ja negribēs, vai ir tāds, es gribu paprovēt, bet tad arī paprovēs un es nezinu, kas tālāk notiks. Man vienmēr ir bijis tā, ka ja es kaut ko izvēlos darīt, vienalga ar kuru sportu, vai tas bija snowboards, vai tas bija kiteboards, vai tas bija wakeboards, tāpat tās sērs, es vienkārši kā ar pilnu dvēseli tajā metos iekšā. Tā. Es ceru, ka statistiski es papētīju, vidēji 60 cilvēku laikam noklausās podcastu. Varbūt starp viņiem ir kāda dāma, vai varbūt kāds padalīsies ar meitenēm tālāk, un varbūt, ka tavu vārdu iedvesmos, lai ir vairāk daļā dzimuma pārstāvs ūdenī. Jā, nē, noteikti nevajag baidīties, un ja ir kaut kādi jautājumi, vienmēr arī var jautāt, un mums taču ir, kur šobrīd jau Latvijai pieejams viss kaut kas, ir, kur čati, un ir WhatsAppā čats, ir Facebookā čats. Jā, sērfauts, un taču vienmēr arī kaut ko var uzjautāt, ja ir kaut kas, es nezinu, kaut kas jautājums meitenēm vai vienalga, vai gribās kaut ko tur arī savā starpā, vienalga, tas tagad nav par mani vai kā, bet savā starpā tur taču arī vienmēr var apmainīties kaut kāda informācija, un ir, kur vai braucam kopā, vai tur vienalga, nezinu. Bet jā, man liekas, ka nevajag baidīties un nevajag kautrēties, vajag vienkārši ņemt un darīt. Super, man liekas, ka ļoti vērtīgi, ka tieši no tevis izskan šis te uzmundrinājums, lai tāds savādāk tāds beigais džeku pasākums, bet, kad, teiksim, no tevis tas izskan, tad tas varētu būt daudz vērtīgāk. Forši, jā, prieks dzirdēt, bet tiešām tas nav, un sērfs nav džeku pasākums tikai vienīgi, sērfs ir arī meiteņu pasākums, un kā nekā arī pirms tam, ko mēs pieminējām, arī globālā ziņā arī meitenes ir novērtētas sērfā, un vienkārši, jā, ir tikai vēlēšanās un darīšana. Pilnīgi noteikti. Super, Santa, milzīgs tev paldies par tavu laiku. Tev gan laikam vēl nav tik vēl, tā kā baigi laikam neiztraucēja. Bet, man liekas, jā, bija super forši parunāties, interesanti. Un tad veiksmīgi tev treniņus.
veiksmīgi sērfot, un tad Man prieks. saziņojamies kaut kad atpakaļ. Un visiem klausītājiem atbalstiet Santu, sekojiet līdzi un skatāmies, kas notiks nākamajās pasaules sērfu spēlēs. Liels. Paldies, paldies. Tā.